mana dārgā mīļotā Annas Lielskalniņas tante. Es skaidrojies ar Dāvidu Krūmiņu, militāristu, kurš arī slavens atpazīstams sociālajos tīklos, kas tur Franču leģionā dienējis. Un atkal mēs braucam auzās. Atnāca Kurlāns, viņš man principā uzbrauc gandrīz ar moci virsū, un es domāju, varbūt viņš to darīja speciāli. Un es domāju, tā maziņais. Ko es daru? Wow, you are the motherfucker! Viņš man principā uzbrauc gandrīz ar moci virsū, un es domāju, varbūt viņš to darīja speciāli. Nu, kaut kādi tādi melandri, uz ko pat, tev godīgi sakot, nav ko atbildēt. Nu, ko tu tur atbildēsi, ja? Es nezinu, vai tev ir pārāk aizrāvis alkohols, kad tu vari tik klāji melot, un ka reku pa video, pa faktiem tev, es salikšu tīt video garu un akal YouTube un visur pārējo parādīšu visu, kas kā. Anna, es nezinu, kas tev galvā notiek. Tev varbūt pašai kaut kādu gešterapeitu vajadzētu apmeklēt. Par ieraušanu tas ir, tur izdomāta kaut kāda leģenda, tāpēc, ka vai dzirdēt, ka es fonā normāli runāju. Ja es tagad sākšu lamāties tevi, tu arī domās, ka es esmu iedzērus, ja? You are the motherfucker! Bļai, tu tūņās aizlidos tīrs. Davai, lai es aizlidoju. Sīkais pirdeli, bļai. Pirdeli, ej. Sūds tu, bļai. Tu tūņās izlidos no šajienas ārā. Psiholoģis kundze. Jā. Tu davai gaļa. Tu taču psiholoģi tā runā. Tev kauns nav? Nē, man nav kauns. Es tā arī saprotu. Un ja tu vēl staigās savām kājām pa šo zemi, tev būs labi. Vai nodrošināt, ka es nestaigāšu? Es tev kaut Nu, davai nodroši. aizstāju smūti pirmām kārtām. Wow, kāda tu mums esi. Kāda tu mums esi inteliģenta un izglītota, Anna. Tev dzīvtelis. Bet ko viņš izdarīja? Vispār tur jāpastāsta, vai tā meitenīte, kas tur sēdēja aizmugurē, vai viņa pilngadīga. Es domāju, ka tas 14-gadīgs bērns tur aizmugurē. Vai tur nav kaut kāds pedofīlijas skandāls vai paldies? Anna, saprotams, man uz moča aizmugurē būs jauna, skaista meitene, bet galīgi ne tik jauna. Daudz vecāka. Es saprotu, ka varbūt tu skaties katru dienu spogulī un to vecumu kaut kādu pakāpi redzi visu laiku, bet, come on, tur nevar taču kļūdīties tur pa 10, 15, 20 gadiem, come on. Kā piemēram, tas ir zem krimināla likuma pantu par neslavu celšanu, apmelošanu, nepatiesu informācijas izplatīšanu. Kā? Vai tu pat vismaz noklausies šajā podkāstā, cik daudz pantu tev ir par neslavas celšanu, apmelošanu, visu kaut ko tādu, un arī tur iepriekš visu kaut kas un tam līdzīgs? Vai to pat vispār paklausījies? Vai nē. Bet tieši iemesla dēļ, pa cik tu tur runā pa manīm, pa kādām manām 7 klasēm un visu kaut ko tādu informāciju man personālo tādu dod, tad es tagad prasīšu, lai visi cilvēki, kas skatās, kam ir kaut kāda video vai bildes vai informācija pa Annas Lielskalniņas kundzi, droši sūtat man Instagramā, un to es pievienošu visu klāt. Pa cik tu vēlies, Anna, tā parunāt par manām lietām, par mani, tad es parunāšu par tevi. Tā kā es nezinu, kādu vēl pēc tu atkal sāc kaut ko, ja tev nepietik vienreiz, otrais, tad lai iet 3. reizi. Un galvenais tur ir tie, viņam tagad jau vairs nav tie sekotāji, jo viņš ir savus kontus tur izdzēs, ja viņam 40 000, kas viņam aplaudē vienkārši, tu esi malacis, tu nomelno cilvēku.